Hi, we're Sense Media, the one and only video and animation production house you will ever need. Let your crazy come out just a little bit. I can see by how you're moving that you're feeling it. You don't have to hide it, you can't fight it, you're an animal. Everybody got a wild side. Yeah, you're probably about to see mine. Come on, don't you think it's about time to live it up, can't get it up on your wild side. Everybody got a wild side. Yeah, you're probably about to see mine. Come on, don't you think it's about time to live it up, can't get it up on your wild side. Everybody got a wild side. Yeah, you're probably about to see mine. Come on, don't you think it's about time to live it up, can't get it up on your wild side. Wild side. Everybody got a wild side. Sveiki! Mans vārds ir Egils Šusts, esmu uzņēmuma Sense Media īpašnieks, vadītājs, producents, video speciālists. Šodien parunāsim par animācijām. Jūs redzat, man mugurā ir šis tērps, tas ir motion capture tērps. Uz ekrāņa jūs redzat manu avataru, kas ir Mr. Beast veidolā, varbūt kāds atpazīst. Un vai jūs zināt, kas ir motion capture tērps? Varat pacelt roku, kas zina? Ok, prieks redzēt tik daudz paceltas rokas. Lielā mērā, jā, šo tehnoloģiju mēs sākam izmantot jau pavisam nesen savā studijā, lai veidotu animācijas, pātrinātu animāciju producēšanas jaudu. Tāpat šo kostīmu plaši izmanto kino industrijā, izmanto dažādu pasākumu, izklaidējošu pasākumu veidošanā, kur avatars var būt labs piesitiens, tā teikt. Un tāpat arī šo avataru izmantot medicīnā, kur vēl. Ir daudz dažādas. Restīvi, cik prāts ļauj, tik arī viņu var izmantot. Lai jūs redzat, es nodemonstrēšu pāris kustības, lai man nav viena poza. Kaut kā tā. Tā, klikeris. Jā. Šis foto, ko jūs redzat, tas ir uzņēmts 2019. gadā, kad man pirmo reizi uzaicināja uzstāties šajā pašā konferencē. Toreiz es runāju par iespējām. Tur uz ekrāna ir slaids, kuras esmu uzrakstījis. Dažkārt liekas neticami, bet iespējas var negaidot klauvēt pie durvīm. Un tajā brīdī galvenais ir teikt šīm iespējām jā. Es jums pastāstīšu, kā es pateicoties šai konferencei, izliekot sevi šeit uz skatuves, ieguvu pasaules slavenu klientu, kurš manam uzņēmumam Sense Media ir samaksājis pēdējo 3 gadu laikā gandrīz 1 miljonu eiro par video pakalpojumiem. Bet, lai es nokļūtu līdz tam, viss ir sācies ar Ctrl-Alt-Delete. Šo taustiņu kombināciju man lika iemācījies kāds mans ģimenes paziņa, kad bijām aizbraukuši pie viņu uz Rīgu. Atminos, kad vecāki atpūtās kopā ar šiem draugiem pirmajā stāvā, kamēr es ar brāli atrados 2. stāvā, spēlējot datorspēles. Šis kungs man pateica, ka viņš man atdos savu datoru, ja es iemācīšos šo taustiņu kombināciju. Šobrīd liekas pat nedaudz smieklīgi, ka es toreiz nevarēju tā uzreiz to iegaumēt. Es atceros, es skraidīju visu vakaru no 2. stāva uz 1, lai viņam šo taustiņu kombināciju pateiktu, kas esmu iemācījies un pastāstītu, ko tā nozīmē. Protams, man tas izdevās un tā es pārvedu mājās savu datoru. Tālāk no 13 līdz 18 gadiem, kad mana ģimene pārcēlās uz Liepāju no netālās Rucavas,
Es līdz pat 19 gadiem ļoti daudz laika pavadīju pie datora. Es gribēju uzbūvēt savu mājaslapu. Tā es iemācījos programmēt, es iemācījos datordizainu. Man ļoti patika zinātniskā fantastika, vienmēr ir interesējis, kā top visi tie specifekti, un es mācījos arī video montāžu un specifektu veidošanu. Manai mājaslapai bija 11,000 aktīvi lietotāji katru mēnesi. Es no visas Latvijas biju atradis anonīmas personas zem segvārdiem, kurus es nepazinu, kas man bija komanda un palīdzēja moderēt un administrēt šo lapu ikdienā. Es ar to nepelnīju nekādu naudu. Es vienkārši baudīju procesu un priecājos, ka man kaut kas ir izdevies. Man nebija citas dzīves tajā brīdī. Ģimene pat nesaprata īsti, ko es tur daru. Draudēja atslēgt pat internetu. Kopā ar laimi neizdarīju. Pa starpai bija arī netika datorizēti gadi, kuras 4 gadus... Jā, 4 gadus es nodarbojos ar boksu un tikpat līdz Latvijas čempionātam, kur man pretī stājās 3. Eiropā labākais bokseris svarā līdz 75 kg. Jūs, protams, varat iedomāties, kāds tur bija rezultāts. Un arī vēlāk man parādījās Liepājā draugi, es pats dzīvoju Karostā, un viņi aizrāvās ar parkūru, tad ielu sportu, un arī es to sāku praktizēt. 9. klasa gājas beigām, un man bija jāpieņem lēmums, tāds pirmais dzīves nopietnais lēmums, ko es iesākšu tālāk, vai es mācīšos vidusskolā, vai es iešu uz tehnikumu. Šī realitāte bija man 16 gados, un vecāki ierosināja iet uz tehnikumu, jo vismaz būs kaut kāda izglītība jau pēc 4 gadiem, un es tālāk nezinu, kā būs, vai varēšu atļauties studēt tālāk, vai nē. Tuvākais, kas manās interesēs bija, tā bija datorsistēma tehniķa izglītība Liepājas valsts tehnikumā, un es ļoti priecājos par šo lēmumu, jo es tehnikumā laikā sapratu, ka es negribu būt programmētājs vai dizaineris. Tālāk no 19 gadiem es gribēju studēt kaut ko ar mēdījiem. Mans sapnis tobrīd bija Baltijas filmu un mēdīju skola. Bet atkal, finanšu dēļ aizbraukt es nevarēju, un tuvākā iespēja bija šeit pat Liepājas universitātē jauno mēdīju mākslas programma. Viens no manas privātās dzīves pirmajiem labākajiem lēmumiem. Protams, arī bija savu finansiāli izaicinājumu, jo budžetā netiku, paliku tieši aiz strīpas, pārdevu savu pašu sastēlēto nopelnīto datoru, lai samaksātu par pirmo pusgadu. Kā tālāk nebija ne jausmas. Mēdīju mākslā es iepazinos ar 2 saviem mentoriem, tolaik tas nebija apzināti. Viens studēja maģistrus, otrs bija absolvējis, bet bieži tur uzturējās, lai montētu savus video. Aptuveni 6 mēnešos es iemācījos visu, ko es varēju no viņiem par video filmēšanu un montāžu, un diezgan pašmērķīgi sāku rakstīt dažādiem pasākumu organizatoriem, piedāvājot savu video pakalpojumu. Protams, man neņēma nopietni sākumā, jo man nebija pat portfolio, ko parādīt, bet es viņiem to piedāvāju darīt par velti. Tā mani pirmie klienti redz Zanbufetu, Pludmales bārs, Pludmales ballītes filmēju, vairāk mākslinieki kā Gačo koncerti, intervijas ar Vairvīģu Freibergu. Tās visas bija mans iespējas, lai startā es varbūt kaut ko izdarītu pa velti, savākt savu portfolio, un tālāk jau arī patiesībā sāka man arī maksāt par šo pakalpojumu, jo sapratu, ka tas ir diezgan labs. Pa lielam to visu darot, es iemācījos dažādas video iemaņas, menedžmentu, komunikāciju ar cilvēkiem, iemācījos, kas ir termiņi, un spēju nodrošināt galvenokārt sevi un savu izglītību. 2. kursā pat es tiku budžetā. Studiju gados un vairākus gadus pēc tam es biju pilnībā apsēsts ar vēlmi būt viens no labākajiem video speciālistiem lokālajā tirgū. Apsēsts ar vēlmi veidot komandu. Atkal vairums gadījumos pilns fokus bija uz filmēšanu un video montāžu. Es ļoti reti ballējos, ko es baigi nenožēloju. Šobrīd es varu atpūsties noteikti vairāk. Un kā es gribu tiešām. Kad man bija 23 gadi, jāslēdz šeit un jāslēdz tur. Tas esmu es, dažādi pasākumi, prāta vētra,
pludmales spēks uz lielā dzintara jumta, filmējam meitenes, kā dejo drons, kameras, Liepājas koju zāle. Jā, kad man bija 23 gadi, viens no Sens mēdī klientiem bija šis te Liepājas olimpiskais centrs. Tas bija 16. gads, kad Kristaps bija atgriezies no pirmās sezonas New York Knicks, lai trenētos olimpiskā centra infrastruktūrā. Viņiem bija atļauts pareklamēties un mums vajadzēja izdomāt, kā. Nolēmām izveidot dokumentālo filmu Nekur nav tik labi kā mājās, kurā atspoguļo Kristapu un viņa ģimeni, kas izmanto olimpiskā centra telpas un arēnas. Varat atrast arī YouTube šo filmu. Tā bija man pirmā iepazīšanās ar porziņģiem. Pēc tam, tieši pēc gada, nejauši satiku viņu brāli Jāni, kurš man uzrunāja, vai es varētu pafilmēt dažus treniņus, kas beigās rezultējās ar to, ka mēs kopā strādājām nepilnus 2 gadus. Atkal tā man bija jauna iespēja, jauna iespaidi, jaunas zināšanas par to, kā lietas notiek Amerikā no Penthouse. Man ir 26 gadi, tas ir 2019. gads. Iestājās sagurums, fiziski un mentāli. Nav pat smieklīgi īstenībā. Saprotiet, gandrīz nebija neviena diena, kad es nestrādātu. Un visas svētdienas bija darbdienas, jo svētku pasākumi ir jāfilmē. Pēc darba ar Kristapu manas ambīcijas bija augušas. Bija iemācījies, ka man ir izvēle, ko es iesāku ar savu dzīvi, ar savu enerģiju. Es to varu tērēt mazās lietās, vai es varu tērēt to lielās lietās. Nepārprotiet, ir sākumā jādara ļoti daudzas mazas lietas, kur iegūstot pieredzi, mēs varam iet tālāk uz priekšu un tēmēt augstāk. Tas bija pareizais laiks. Jutos nopelnījis spērt soli tālāk un meklēju nākamā porziņģi. Un atradu Google. Viņi atrada mani. Mēs iepazināmies 2019. gadā. Tieši šajā pašā konferencē. Tā jau atkal bija nebijusi iespēja. Tāpēc vienmēr turi acis vaļā. Es toreiz uzstājos. Atceros sevi satrauktu tieši tāpat kā šobrīd. Nedēļu pirms konferences milzīgā stresā, domāju, kā lai es iedvesmoju 150 jauniešu auditorijā, kad man valoda raustās jau studijā prezentējot 3 cilvēkiem, saviem komandas biedriem. Godīgi, es nezinu, vai es kādu toreiz no jums iedvesmoju, bet es noteikti atstāju labu iespaidu uz Google pārstāvu Kristīnu Lazdiņu, lai viņa man piedāvātu video projektu, kas rezultējās ar ļoti labām atsauksmēm no viņas Amerikas kolēģiem par Sens mēdī komandu. Un jau pāris mēnešu laikā, kas līdz pat šī dienai, nepilnu 4 gadu periodā, ir rezultējies ar vairāk nekā gandrīz 1 miljonu eiro vērtībā. Šis ir bijis mans transformācijas laiks. Ja iepriekš es kā know-it-all video speciālists esmu balstījies uz situītīviem projektiem, uz biznesa veiksmēm, tad šobrīd es daudz vairāk strateģiski plānoju uzņēmumu darbību. Esmu kļuvis viedāks uzņēmumu veidošanā, komandas un projektu menedžmentā un pārdošanā. Esmu iemācījies un spējis noslēgt vēl citu tikpat lielus līgumus ar Google. Šis zināšanas man ir palīdzējuši veidot stabilāku vietu radošajās industrijās, speciālistiem, ar kuriem kopā mēs veidojam Sens mēdīju. Uzņēmumu, kurš ir gan drosmīgs, lai mainītos uz labu, pieņemot vēl nebijušas izaicinājumus. Šobrīd filmējam video saturu ar kinokamerām, kur budžeti manā pieredzē ir izauguši līdz pat 30 000 eiro. Tāpat arī turpinām filmēt mazākus projektus, kuru budžeti joprojām ir pāris tūkstoši eiro. Sens mēdījai šobrīd tieši šajā gadā aprit 10 gadi, un mēs esam palīdzējuši vairāk kā 300 uzņēmumiem ar savu video pakalpojumu. Tie tiešām dažādi uzņēmumi, organizācijas, visādas aģentūras, kuras mūs ir novērtējušas. Jūs noteikti domājat, jā, mūsu klienti. Jūs noteikti domājat, bet Egil,
Vai tad tev nebija jārunā par animāciju? Jā, un mans iepriekšējais stāstītais ir spēlējis būtisku lomu, lai es līdz tam nonāktu. Animēt video izstrāde mūsu uzņēmumā jau ir no laika sākuma. Tomēr sākotnēji nebija mūsu ejošākais produkts. Arī tur pagāja laiks, līdz lēnā garā bija izveidojies lielāks portfolio, lai varētu tiekties pēc lielākiem projektiem. Tā ļoti nopietni mēs šo digitālo produktu aktivizējām tikai tieši pirms pandēmijas, izlaižot savu pirmo animācijas pilotu epizodu Blinkies sadarbībā ar TET. To jūs arī šobrīd varat nostīties TET televīzijā. Un pandēmijas laikā, tā kā filmēšana lielos cilvēku apjomos bija ierobežota, tad mūsu animācijas produkti palika aizvien pieprasītāki. Lielā mērā es šeit gribu dot uzslavas savam kolēģim un draugam, kurš ir mūsu radošais un mākslas režisors, dizaina un animācijas speciālists un šobrīd ir līdzīpašnieks Sense Media. Cilvēks, kurš prot būt izcils vairākās disciplīnās, Mārtiņš Feodosovs. Animācijas interesantiem es noteikti iesaku viņam piesakot Instagramā, viņam noteikti būs pārsteigums, ja viņam pēkšņi piesakos kaut 100 cilvēki. Tā kā lūdzu, izdariet to. Tā, klikeri nepievil mani. Jā. Sense Media ir viens no Latvijas vadošajiem animēto video ražotājiem. To pierāda arī mūsu studijas nesenais apbalvojums Latvijas radošās izcilības festivālā Advārds, kur ieguvām 2. pakāpes ordeni animācijā, VFX un 3D māksla. Tagad nedaudz sausie, bet tik ļoti būtiskie fakti par animācijas situāciju pasaulē. Animēto attēlu un video tirgus pasaulē piedzīvo nepārtrauktu attīstību. Nozares kopējiem apgrozījumam palielinoties par vairāk kā 20 miljardiem ik gadu. Vairāk kā 60% mēdīju un izklaides industrijas apgrozījums nāk no filmu industrijas, animācijas industrijas, kamēr 25% attiecinājumi uz animācijas veidošanu video spēļu izveidē. Tālāk par tehnoloģijām animācijā. Tad virtuālā realitāte animācijas tirgus strauji pieaugs no 5 miljārdiem jau pagājušajā gadā līdz pat 15 miljārdiem dolāru 27. gadā. Paralēlā realitāte, augmented reality, apjoms sagaidāms, ka sasniegs 10 miljārdus dolāru tirgus vērtību līdz 27. gadam. Datorģenerētas animācijas veido aptuveni 85% animācijas tirgu 22. gadā un sasniegs 50 miljārdu dolāru apjomu 24. gadā. Animācija programmatūras tirgus sasniegs 20 miljārdus dolāru 25. gadā, pieaugot par 6% gadā. Jau 27. gadā 75% animēto filmu ražošanas procesā izmantos mākslīgo intelektu, uzlabojot ražošanas ātrumu un samazinot ražošanas izmaksas. 26. gadā 50% animācijas studiju būs mākoņu bāzētas, palielinot attālinātās sadarbības iespējas un samazinot fiziskās infrastruktūras nodrošināšanas izmaksas. Līdz 27. gadam mākslīgā intelekta nodrošinātā automatizācija samazinās ražošanas izmaksas par 20%. 27. gadā blokķēžu risinājumi animācija autortiesība aizsardzībā palielināsies par 40%. Un 25. gadā gandrīz 80% animēto filmu izmantos deep learning tehnoloģijas, lai uzlabotu sejas ekspresijas un kustības. Par nozarēm, tad ar arhitektūras vajadzībām saistītās animācijas vizualizācijas piedzīvos 40% izaugsmi, jo ļaus spilgti atdzīvināt dizainus. Uzņēmēja darbībā animācija loma datu vizualizācijā augs par 35%. Laikā līdz 28. gadam arvien vairāk nozarēs atzīstot animēto datu ietekmi storytellingā, stāstniecībā. Uz 27. gadu animācija daļa sociālo mēdīju marketingā pieaugs par 40%. Sakarā ar pierādāmi augstāku patērētāju iesaistes līmeni, izmantojot animētu saturu. Reklāmā šobrīd animācija jau tiek izmantot aptuveni 50%, un tā pieaugs par 7% katru gadu, sasniedzot 40 miljārdu dolāru atzīmi 25. gadā kopējā tirgū. Un mūzikas video
animācijas iespēju palielināt radošos video risinājumus un māksliniecisko vērtību. Tāpēc sagaidāms vismaz 20% lietošanas biežuma pieaugums līdz 28. gadam. Izglītība. Līdz 27. gadam animētās e-mācīšanās, jeb e-learnings un simulācijas saturs pieaugs līdz 20 miljardiem, no 3 miljardiem jau šajā gadā. Animācijas lomā izglītībā pieaugot, jo 25. gadā 70% e-mācīju platformas izmantos animācijas. Un medicīnas animācija tirgus sasniegs 700 miljonus 26. gadā, augot par 15% investīciju atdevi jau kopš 21. gada. Un līdz 28. gadam sasniegs 20% investīciju atdevi. Animācijas tiks lietotas, lai izskaidrotu sarežģītas medicīniskas procedūras un uzlabotu medicīnas procesus. Un, protams, mana mīļākā tēma – filmu industrija un TV. 2D animācijas segments pieaugs lēnāk par vidējo nozarē. Pamat patērētāji joprojām ir TV seriāli un animēts web saturs. Sagaidāms, ka uz 25. gadu 3D animācija tirgus pārsniegs 50 miljārdu dolāru atzīmi, augot ar vidēji 11% investīciju atdevi. 3D animācijas uz šo laiku varētu aizņemt 65% animāciju tirgu. 28. gadā 85% bērnu raidījumu satura iekļaus dažādas formas animētus risinājumus, palielinot izglītojošo un izklaidējošo vērtību. Pieaugot straumēšanas platformu popularitātei, animēts saturs varētu aizņemt 1/4 no kopējā straumēšanas satura jau līdz 25. gadam. Un līdz 26. gadam, ieskaitot 45% animēto spēļu filmu, tiks neatkarīgi studija ražotas, iezīmē būtiskas izmaiņas nozarē. Sense Media ir neatkarīga filmu studija. Tā. Okay. Es ceru, bija ļoti savas informācija varbūt, bet es ceru, ka šeit ir interesanti animācijā, tāpēc mans lūgums ir noskanēt šo QR kodu, kam ir interesi par animāciju, un aizpildīt anketu, kas tur būs apakšā. Ja būs pietiekami daudz interesanti, tad varbūt mēs jums nosūtīsim uzaicinājumu piedalīties kādā no mūsu workshopiem, vai arī mēs izstrādāsim speciālu kursu attiecībā pret to, ko jūs vēlēsieties. Lūdzu. Jā, šeit jūs redzat pa lielam to, ko es jums tikko izstāstīju. Mans gadu gājums aptuveni no 13 gadiem līdz šī brīža 30. It kā ir ļoti daudz notikumu, bet tādi lielie punkti ir tikai daži. Tāpēc tas, ko es jums iesaku, ir noteikti plānojiet savu laiku, domājiet par savu nākotni. Un gribu teikt, ka katrs pozitīvais notikums manā dzīvē ir devis man jaunu enerģiju un iedvesmu nebaidīties, gribēt sasniegt vairāk. Katrs kritiens, neveiksmi ir bijis pieredzes bagāts mācību process. Kas tajā brīdī ir licies varbūt elle, bet mana stiprākā puse ir, es nekad nepadodos. Un zinu, ka vienmēr kaut kādā brīdī uzsmējas veiksme, ja pamanu un izmanto iespējas. Skatieties, kas jums notiek apkārt un iesaistieties. Jaunieši, es jums ticu, Sense Media uzņēmums ir radies no jauniešu sapņiem. Tāpēc nekad nepadodieties. Paldies! Super! Egil, tu esi super fantastisks un tavs darbs ir fantastisks. Un par to tev no Liepājas pašvaldības neliela dāvaniņa. Tu esi vienkārši superīgs, ka tu esi atvedis Google uz Liepāju. Tā kā paldies un izdošanos un vēl miljonus tev. Paldies! Okay.